Esiet sveicināti! Par spīti bažām 2014. gads valsts akciju sabiedrībai Latvijas Dzelzceļš bijis ļoti sekmīgs gan attīstības, gan pārvadājumu jomā. Mēs pārvedām nedaudz vairāk par 57 miljoniem tonu kravas kopā ar mūsu konkurentiem, privātiem pārvadātājiem. Tāpat mēs ļoti aktīvi strādājām, modernizējot mūsu infrastruktūru. Investīciju programma tika izpildīta vairāk par 160 miljoniem eiro. Šis gads iesākās ar 4% kravu pārvadājumu kritumu, tomēr jau martā kravu apjomu atgriežušies pērnā gada līmenī. Mēs redzam, ka kravu apjoms samazinās, bet arī pagājušo gadu maijā viņš sāk samazināties. Tā kā principā mēs ejam praktiski pagājušā gada grafikā. Šī gada uzņēmuma darbības rezultāti lielā mērā būs atkarīgi no Latvijas ostā strādājošo uzņēmumu sekmēm piesaistīt jaunas kravas. Šogad jau 19. reizi Maskavā risinājās lielākā Austrumeiropā transporta un loģistikas izstāde Transraša. Ar lielu pārstāvniecību tradicionāli izstādē startē Latvijas uzņēmumi. Īpaši veiksmīgs starts šogad padevies Rīgas brīvostai un tajā strādājošo uzņēmumu pārstāvjiem. Nostartējām ļoti labi, ar pamanāmu stendu. Mums bija pieņemšana, Rīgas ostas 815 gadu svinību pasākums. Rīgas brīvostas pieņemšana apmeklē apmēram 200 cilvēki. Tā skaitā no Krievijas transportu grupas Fesko, arī OTLK, viceprezidenti. Otro gadu Rīgas brīvosta Transrašā piedalījās apvienotā stendā ar ostas uzņēmējiem. Stends ir lielāks, cilvēki ir vairāk, mēs esam pamanāmāki un arī ostas pārvaldē ir vieglāk, jo ir specifiska biznesa līmeņa informācija. Reālie ieguvumi no dalības izstādē Transraša 2015 būs jūtami gada beigās, kad tranzīta kompānijas slēgs jaunos līgumus par kravu pārvadājumiem 2016. gadā. Ceļu satiksmes drošības direkcija turpina darbu pie likumdošanas izmaiņām, kas skars riteņbraucējus. Vairākas izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos jau raisījušas plašas sabiedriskas diskusijas, tāpēc jaunās izmaiņas tik drīz spēkā nestāsies. Ļoti daudz normas mainās šajos noteikumos, viņi pilnīgi jālasa pa jaunu. Jo šobrīd jau arī dzirdēju diskusijas, ka cilvēki nav izlasījuši, bet viņiem ir viedoklis. Netraucē tas velosipēds satiksmē, un auto vadītājiem vajadzētu priecāties, ka katrs velosipēds ir viena mašīna sastrēgumā priekšā mazāk. Mums nav zināms precīzs datums, kad šie noteikumi arī tiks pieņemti. Vienu, gan ko es gribētu teikt, ka ir pilnīgi noteikti nepieciešams pārējais periods. Un tomēr, ko jau šobrīd vajadzētu izdarīt valstī, lai situācija kaut nedaudz uzlabotos? Vajadzētu visām pašvaldībām pieiet kritiski tam, ko viņi ir sabūvējuši. Vienīgais, kur izdarīt līdz 1. janvārim, noņemt ceļa zīmi, gāja velosipēdu ceļš, lai visi brauc pa brauktu. Tas ir tas juridiskais stāsts. Vai tas ir drošāk labāk? Tas jāstāsta katrā situācijā, nevienmēr. Tomēr neviena likumdošanas izmaiņa nenesīs vēlamos rezultātus, ja uz ceļa nevaldīs savstarpējā sapratne starp autobraucējiem, gājējiem un, protams, riteņbraucējiem, ko arī novēlam. Visu labu!